Kā tevi sauc? Eva-Marija Ozoliņa. Eva-Marija Ozoliņa. Ja? Jā. Kā tevi sauc? Lotārs. Aiga. Marika. Tagad izstāstiet, kurai te kas pieder. Mums tas bērniņš pieder, mazākais. Un jums? Abi 2 bērniņi. Viņa mums auklīte ir. Viņa ir jūs auklīte. Es domāju, kāda tu tā kā būs tāda nērta situācija, kurš tad kuram ir un kā. Jūs šeit šodien, protams, nolēmuši vinnēt. Jā. Protams. Jā. Un ir jau bijušas kādas iepriekšējās vinnes, kaut kādas veiksmes privātajā dzīvē vai tur vēl kā tur? Nu, spēlēs, nē. Tad laba iespēja uzspēlēt. Jā. Ģimenēm jāatrod tādas lietas. 3 punktus dos šerberts un sirups sangrija. 2 punktus dos rudzu rika un kafijas filtri. Viss šīs pārējās mantiņas. Tur ir mārgarīns, cukurs, kafija, brētliņas un piens dos 1 punktu. Urā, uz priekšu! Ievērosim. Man patīk ārkārtīgi šis starts. Tās lēns starts, rudzu rika, un tagad sāksies. Jā, jebkuru margarīnu, tieši tā, pareizi. Kaut gan lapiņi ir pie auklītes, taču māmiņa vairāk saka visu, kas ir vajadzīgs. Viņa ļoti labi atcerās. Tā, nu, kur palik? Kafija. Piens. Piens ir tālu. Tagad vajadzētu noklāt šos 20 metrus, cik vien ātri var, bet ja tas puika nekristu, puika nemitīgi klūp, viņam tāda maza indeve klūp, viņš iegrož mammu un pats gar zemi tur būs. Tā, labā, puika atkal ieslīdot tur, kur nevajag. Tā, iemetiens pretinieku zonā, ripas izspēle gar laukumu centru. Jā, vārti! Kritienā lieliski tiek iemest šī gadījumā grozā vajadzīgais priekšmets. Vēl 15 sekundes, un tagad notiks tas sensacionāls. Atkal puika, protams, nokrīt, atkal pieceļās. Un šobrīd tiek atrasts, jā, cukurs. Un lūk, tik iemest, nu pat tā sangrija. Ir tāds sirups sangrija, kur es nedomāju, ka atradīs kāds šī spēlē. Tie 3 punkti, vēl 4 sekundes, nu cukurs būs vai nebūs. Ko? Laiks beidzies. Kas tur nav? Šerberts? Šerberta nav, jā. Kilovs ir? Ir viss pārējais. Pagaid, ko tu gribi teikt, ka viss pārējais ir? Jā. Man savukārt vārdu nav. Tiešām visas 9 preces? Šerberta nav. Šerbert, kur tu esi? Nu neuztraucies, šit jau mans draudzīgais plecs. Tagad kas būs? Tagad būs ģimenes galvas skrējiens. Protams. Auklītes skrien ģimenes galvas vietā. Jā, noteikti. Nu tagad ģimenes galvas skaties, kā jāskrien īstai auklītei. Tagad tu esi šausmīgi uztraukusies, teici. Ļoti. Māmiņa neskrien tāpēc, ka viņai kurpes slīd. Jā. Vai tu tici brīnumiem? Jā. Tad es tev došu to grozu un piepildu to brīnumu. Pēc brīnišķīga pirmā skrējiena, trešā ģimene šobrīd otrajā skrējienā prezentē ģimenes auklīti. Jāatrod ir 3 produkti – grieķu kečups spilva, plovs un koka karote. Šī gadījumā jautājums viens – kur ir koka karote, kurš ir plovs un kur ir grieķu kečups. Tad šobrīd mēs acīmredzot kaut kā ieskrienamies vai arī bēguļojam no operatora. Nav pilnīgi skaidrs. Kas? Ko tu neatradīsi? Ak, Dievs! Pesimistiskas iezīmes. Es neatradīšu. Lūk, atrodās uzreiz karote un vēl 30 sekundes palikuši. Spilva. Kur ir spilva? Šobrīd varētu būt viņai galvā, ko, vai ne? Spilva. Nosaki, lūdzu. Es neredzu, kur ir spilva. Kur ir spilva? Aigu! Lūdzu, ka audzināmais tiek pierauts Aigu. Viņš nepaspēja pateikt vērtīgo informāciju Aigai. Aiga ir panikā. 10 sekundes un spilva joprojām nav atradusies, par plovu nemaz nerunāsim. 5, 4, 3, 2, izsakam līdzjūtību.